Futbola mīļotāji atpazīst šo vietu, jā. Tas ir laukums pie baznīcas, ja vienkārši esam Olēnē. Priekšpēdējais čempionāts spēle pret AFU Olēnu komandu. Parasti mums ir grūti šeit, jo Olēni parasti tabulas lēsdaļā un, nenovērtējam pretinieku bieži vien. Es ar šoreiz tā nebūs, jo Olēnai šos punktus vajag kā ēst, jo viņi cīnās par vietas saglabāšanu līgā. Tā kā būs līdzīgi, tā kā kausa spēle viņiem ļoti vajag, un mums par savu godu jācīnās. Tā kā būs interesanti. Pēc pirmā puslaika 1-0 Olēnas labā spēlē autobusu uz kontrikiem. Mums ir momenti 12 sieniem pa vārtiem, bet 0 golu. Es domāju, tie būs karsti tūri. Kā ir jāspēlē zemo bloku? Kā? Pastāstiet par mūsu. Šie, kas ir šajā līnijā, saņem bumbu. Viņi jāuzņemās uz sevi. Karstī. Kas te notiek? Dominiks iznāca uz māju, dabūja man tur nevajadzīgi sakro kartīti, pēdējais trības sodu, kur nevajadzēja gāzt cilvēku tur nost. Turpinam spiest. Tagad gūstam vārtus no metra, no līnija, ievaksam bumbu vārtos. Asistents paceļ karodziņu, ka ir aizmugure. Visi skrien pie viņas, pie tiesneša, kā var būt aizmugure, tas nevar būt aizmugure. Tiesnesis visu cieņu piegāja pie asistents, parunājās un vārtu gūmu ieskaitīja. 1-1. Esam mazākumā, degam, turpinam spiest. Varbūt izvilksim. Kā saka, statistika nemelo. Un tā ir tāda, rezultāts 1-1, spēle beigusies, bombas kontrole mūsu labā 66-34, sitieni mūsu labā 23-9, sitieni Rāmī 11-3 un tikai 1 gols. Neko. Tas ir dzīve. Un Olēnai tomēr ļoti vajadzēja uzvaru. Neizšķirts viņiem tāds slidens. No tabulas viedokļa. Tātad pirmām kārtām paldies par efortu. Daudz no jums ielika aplausu sev. Es domāju, ka tas bija tāds jautrs moments pasmieties pašiem par sevi, par otru, pacelt noskaņojumu. Ja. Kā es jums vakar treniņā teicu, šodien iesildamies spēlējam. Šis ir pirmspēdējais treniņš šajā sezonā aktīvajā daļā. Pēc tam, ka mēs tur satiksimies kaut kad tur decembrī, kaut ko citu paspēlēt, ja? Tas cits stāsts, bet sezonas kontekstā pirmspēdējais treniņš, tāpēc šodien spēlēsim fūzīt, bet divas simpātiju balvas ir. Otrā vieta iepatikās, bija cilvēks piedomājis un stili iznesa Arķems. Es domāju, Pelts pat taisno no Turcijas. Ir divas dāvanu kartes Brooklyn bārā. Wow! 20 eiro, Pelam 30 eiro. Ilmār, cik tev šodien aiznīcas spēles ir? Daudz. Labi, minūtes cik? 0. Ok, vienam cilvēkam Ilmāram sestdien ir, kā korekti ir saukt? Pēdējās minūtes. Pēdējās minūtes. Baltas šķīviņas. Viņam šis līmenis ir pārāk zems, tāpēc viņš sestdien jāatver spēli. Kā tu vērtēji? Lielo PPK šī gada sezona. Analītika no laba. Analītika bija laba īstenībā, bija labas spēles. Drusku pietrūka. Drusku kaut kur
pietrūka kādu goliņu realizēt. Rekrutēja galvenie iemesli. Viņam Olas pirms. kaut kas maisa, bet ticība sev varbūt drusku veiksmi neiedalīja kāds. Bet, īstenībā labi spēlējām. Nebija tā, ka mēs kaut kam zaudējām tā pamatīgi, bet visas bija top spēles un visur mēs varējām ņemt punktus. Pēc 3 gadiem atgriešanās. Pēc 3 gadiem es atgriezīšos, uzspēlēšu ar tēlu un es ceru, ka Līva un PPK beidzot būs augstākajā līgā. Tā kā viss top. Mēs visus to ceram. Robert. Jā, klausos. Kāda būs tava dzīve pēc sezonas? Kā tu vērtēji sezonu vispār tā objektīvi? Kas sanāca pašam, kas nesanāca? Es gaidīju vairāk, es gribēju vairāk. Gribēji vairāk minūtes sev vai vairāk golus? No komandas sniegumā pašam sev. Jā. Galvenais pašam sev. Otri aplīgi tikai neizdevās kaut kā. Ir kaut kāds viens moments no sezonas, un tev pašam kāds mīļākais? Pret Salaspilī spēle. Tur, kur mēs 54 beigās uzvarējām. Tā bija steigta. Tāda odziņa. Es atceros, jā. Helmut un Rudolf. Kā jums sezona? Es sēdēju vienkārši vienā punktā skaties, Kā tev Rudolf sezona? Es daudz neko nevaru pateikt, es pievienojos vasaras beigās, bet kopš tā brīža uzskatu, ka diezgan labi komanda spēlē. Kaut kur nepaveicās, kaut kur paši savus momentus neizmantojām. Līdz ar to rezultāts ir kāds viņš ir. Ko tu ar Oksturu viņam 2 spēlēs 2 uzvarēs? Jā, 100% rezultāts. Kāds tev procentažs sanāk? Neskaitā. Nav svarīgi. Kā tev sezona, Helmut, vispār? Ir kaut kāds sāpīgākais moments no Daudz sezonas? viņš tagad pēdējās minūtēs, cik mēs tur Marinēri, Alberts. Bet bišķi labāk bija. 4 sausās, paiet bija 3 tikai kaut vai pa vienu vairāk. Kurās? Pēc Čausmā Korzāns vai neiesit golu, tas man... Tas ir daudz. Ir bijis kaut kāds moments, kad bija nenormāli dusmīgs uz aizsargiem. Nenormāli. Tā, ka tu vienkārši negribēji nevienu runāt vai... Par Albertu droši vien, ja es to jautās Trapučkā, tad viņš to pastāstīs. Tad viņš bija vainīgs tajā epizodē. Es tur biju tālu neredzēju. Nē, viņš nebija vainīgs. Helmuts un Trapučka nerunāja par dienu. Jā? Tas bija stundas pāris, bet jā, likās kā dienas. Niklā, cik golu pagājušo sezonu bija? Jā, cik tu otrajā līgā? Niklaus pie mums atnāca no Alianses. Es ietevu nepareizu ekspektāciju, ka es situ golus, bet tā bija otrā līga. Viņa kā galveno vasaras ziemas transferu piesaistīja. Mēs sitīsim uz top skoreri. Un cik tev šobrīd ir goli iesisti? Cik desmitos var mērīt? Man liekas, ka 1 gols vai 2. Kur tu spēlē? Tur. Aliansē. Atpakaļ, tu domā, otrajā līgā vai? Vingers, Strikers, kur vajadzēja. Un tagad tu esi? Arī Vingers vai vidū. Vai pa malu. Cik tev bija pagājušo gadu? Kur 19? 19 goli? Otrajā līgā? Tā ir otrā līga. Mēs tev slikti barojam, varbūt tu slikti picas? Nē, labi, līmenis augstāk vajadzētu 8. Vidēji, tad ņemam 8. Kaut ko tādu jau es skaitīju, kad viņa sezonu. Klā, varbūt ir kaut kāds iemesls, kāpēc tu nesaki daudz, varbūt ir kāds konkrēts spēlētājs. Tu pasaki, mēs viņu aizmainīsim uz Aliansi. Ir tāda problēma ar tur Līnārds, Krūms, tur viņi traucē. Aliansē būs labs papildinājums 3. līgā nākamajā, kad viņi izlēma šķiet. Ir kāds viens moments, kas tev pašam ļoti spilgti palicis atmiņā? Jā, gols neskaitīšu, tas jau standarts, bet... Nav gan tev standarts. Tagad nenāk prātā, bet noteikti kāda no mājas spēlēm, kuri fani, kuri atbalsts.
Jā, nu laikam jau gols. Klausies, tu brīvajā laikā baigi daudz skrien. Nu, es nezinu, varbūt futbols tas brīvais laiks tādā savā pamatlaikā skrien. Tu futbolā tas kaut kā transformējies uz to, ka tu varbūt nekad nepiekūsti īstenībā, vai tas dod tev boostu, vai tā ir cita veida skriešana vienkārši, tas nav salīdzinājums? Gan jau iedod kaut kādu šito te izturību bišķiņu, bet nav tā, ka es mega daudz skrienu. Tas ir varbūt sociālos tīklos izstāst, ka daudz skrien, bet tas, ko es skrienu ārpus futbola, tas arī ir mazākas distances un viegli. Tāpēc arī tikai viens gols. Renē Baumanis. Nu, kā tev sezona? es teiktu jau, man liekas, kā parasti atbildēju. Nu, skatoties treniņiem, mēs, man liekas, esam pareizajā vietā. Bet mēs varējām būt augstāk arī. Tikai jāiestāj iekšā vairāk. Vajadzēja to ne tik ļoti to komandas garšu, bet to egoismu. Egoismu vairāk. Nu, egoismu, varētu tā teikt. Ir kaut kāds pašam viens moments, kur varbūt tās tev, nepielika kāju un gribējās, vai tur ir vai kaut kāds. Pēdējais pret Olaini bija, kad, kā saka, pēc kara visi gudri, bet tur vajadzēja, man liekas, pamest garām Vārtsegam un tad vienkārši ieripināt bumbu. Paprasīt, kā pret Olaini ir iesis pēdējā sekundē. Vajadzēja, Daniels Pelcis. Pirmo pussezonu gandrīz vai net izlaidi? Jā, kaut kur tā. Pagājušā sezona smagi satraumējās. Laikam cēlis viens no ceļiem bija. Man liekas, pareizi? Pareizi. Tagad viņš ir atpakaļ. Kā tu jūties vispār? Tagad jau daudz labāk. Kā tev pašam šķiet, es zaudēju tur formu drusku, vai tieši otrādi es tikpat labs kā biju? Vai... Man liekas, ka es kļūstu lēnāks nekā biju. Varbūt man tā liekas, es nezinu. Visiem tā īstenībā liekas. Mēs tikai negribam sāpīgi. Tas vienkārši vecāk. Ir kaut kāda viena spēle moments, kas ļoti tā atmiņā palicis? Man liekas, varbūt mana pirmā spēle šajā sezonā, kad es izēju sakuma sastāvā. Un pret Smilteni, un mēs vinnējām. Tas, man liekas, tā izpildītākais priekš manis. Ar sarkanu kartīti. Tev bija sarkanā? Ne man, Iestadam bija. Spēles pirmo golu mums uztaisīja. Treneris visā. Bija tāda lieta, Nolasīja pārtvēri, iedeva. Rafael, es nejautāšu, kāds tos spilgtākais moments šajā sezonā, ja tas bija pret Olaini. Jā. Kāds tas pats sliktākais moments šajā sezonā? Ir kaut kāds, varbūt, ko tu gribētu atgriezt laiku atpakaļ un kaut ko nepielikta kāja vai... Es varēju labāk pret Augšdaugavu, kad es nezinu, kaut kāds satraukums bija, kad pamatā es nezinu, kaut kā nesagāja tur tā spēle, varēja tur labāk nospēlēt. Bet tā īsti citas moments neatceros. Gan jau kā laukums tur bija slikts, es tur biju slikts laukums. Slikts jau abām komandām. Bet jā. Tu pie mums pārnāci no Čehijas. No Čehijas. Kur labāk ir Čehijā vai LNK sporta parkā? LNK sporta parkā. Kas te ir tik labāks, savādāks? Kas nav Čehijā tāds, kas šeit ir? Atmosfēra un džeki. Šeit daudz patīkamāk atrasties. Ingars Sārmis Stuglis. Kā tev sezona? Kā tu vērtētu? Un pagaidām bez goliem tas ir švāk. Tas ir par tevi. Kāds, es domāju, kaut kur jau mēs atstājām kāds 6-7 punktus, varbūt kaut kur atstājām tā. Varēja vairāk, tad domāju, tā būtu, cik augstāk būtu. Par 2 laikam vietām būtu. Tad jā, kāds 6. būtu, es domāju, adekvātāk. Tā, man tā šķiet. Es liku 5. Redz, jā, Ilmārs arī līdzīgi. Vai varētu būt kaut kas tāds. Viestad, kā tu vērtē sezonu? Es vērtēju progresīvu, bet es nerunāju par partiju, bet progresīvu. Kā pagājušajā gadā bija mazāk punkti, šogad vairāk. Tas nozīmē, ka progress ir. Un kā tu individuāli savu sniegumu būt vērtēta? Statistiski nekas neizdevās, bet izdevās tikt uz laukumu, ņemot vērā, ka no sākuma nebija uz laukumu, pēc tam jau bija vairāk. Tagad jau kaut kādas minūtes ir sakrāts, tāpēc nekas nākamā sezona labāk būs. Tālāk, nezinu.
tā kamera grūti kaut ko viņa mulsinoši tā stāv par sejā. Kā tev sezona? Tā godīgi. Jā, tos vērtējums sezonai. Nu, ja vērtētu 10 baļu sistēmā, es dotu 6. Manuprāt, varēja būt sezona labāka nekā mēs to plānojām un gribējām. Es vismaz arī. Bet nebija arī tā, ka ir baigi slikti. Tāpēc es domāju, ir ok, normāls sešnieks. Normāls sešnieks varam ielikt. Ja rīt vinnēsim, būs septītnieks. Un individuāli, kā tu skaties? Atkal tie jautājumi. Nu, Pagaidām, nesanāca? nesanāca tas. Jā, 10. Un šogad ir 10. Tas nozīmē, ka ir slikti. Ja es rītdien iestīšu, tad tas būs labāk nekā pagājušajā gadā. Tas nozīmē to, ka es būšu progresējis vairāk. Bet kas nesanāca, gan jau tā sarkanā pret Albertu, vēl pāris kartiņas pret kartītes. Bet jā, nesanāca, gan jau tas, ka bija jāizlaiž diezgan daudz spēļu dēļ savas sliktās uzvedības. Nedariet tā. Bet jā, kas sanāca iesist. Gribējās ātrāk sezonas sākumā gūt vārdus, bet labi, ka vispār viņi atnāca. Tāpēc 10 goli šogad, 10 goli pagājušajā gadā. Es ceru, ka es rītdien iesitīšu, lai būtu labāka sezona nekā bija pagājušajā gadā. Tā kā tā. Tu pamanīji sakritību, ka tu sāki vairāk sist, kad Korzāns aizgāja. Sorry, Korz, jā. Korzāns, čau. Tā, kungi. Sezonas noslēdzošā spēle. It kā tabulas viedokļi neko neizšķir. Bet tāpatām man gribētos sezonu pabeigt uz vienas notas. Es domāju, ka arī jums visiem. Es jums neprasu šodien obligāti uzvarēt, jo tas nav pašmērķis šodien. Pašmērķis šodien ir katram, kurš ir šeit, nospēlē tā, kad ir viss maksimāli pareizi no katra paša. Ja jūs izdarīsiet pareizos lēmumus, pareizās darbības, tad rezultāts atnāks pats. Nefokusējamies uz to, ka vajag uzvarēt un nodarbojamies laukumā ar sūdu. Fokusējamies katrs uz sevi, izdarīt pareizās darbības un tad uzvar pat atnāks. Ja? Ilmāram šodien noslēdzošā spēle, es ceru, ka pagaidām. Vakar mēs jau treniņā jau pasnējām. Tā kā Ilmārs iziet ar komandu kopā, no pirmām minūtēm parāda, ka mums šī spēle nav mazsvarīga. Mēs gribam savas pareizās darbības visu dēļ faniem, kas visu sezonu ir mūsu atbalstījuši. Dēļ Ilmāra pēdējās spēles. Kādēļ viņas darbojās viss kārtībā? Ja gribat pavisam izslēgt, tad apašajā. Visiem austeņas. Un būs redzīgi, ka tribīnēs tas austeņas spīdēs dažādas krāsās. Tas mums vēl ir palicis plakātē. Nekas daudz. Nekas daudz, nav. Visi pērk ārā. Visi pērk ārā. Jā. Gribu, lai visi zin, ka ar mani šobrīd taisa selfies. Man tiešām interesē, cik austeņas tā kā aizies šodien. Es aizies, bet cik viņas tiks tā kā paņēmas. Man liekas, baigi forši prikals ļoti labi. Svētku sajūta. Ilmārs beidz karjeru. Terminators! Terminators! Paldies, Ilmār, par visu. Terminators! Teiktu, davai, ejam pēc emocijām. Aizmugurē ir emocijas. Iedodam emocijas. Un paldies jums par visu, ka jūs esat. Paldies tev vēl. Davai! Futbols! Vispīr! Nu ko, Ilmārs beidz karjeru tūlīt. Spēlētāji maiņa! Komandas sastāvā! Laukumu atstāj! Terminators! Un savu profesionālu! Terminators! Beidz!
Davai! Ilmāra, kur tu... Tu ļauj vaļā, Juhēdi. Viņš var uzsprākt pēc 10 gadiem. Tu es saprotu, lūdzu. Viss, nu. Forši. Ai. Kaut kā. Emociju paņēma. Paldies, Roča! 50. spēle un... Vārti! Tikko bija vārti! Vai jūs pamanījāt? Un tos vārtus iesitāt! Kas? Rudolfs! 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 97. numurs, 1-0, mēs esam vadībā, jā! No sezonas pēdējā spēle un... Lielais Kārlis, čau! Pārsvars par sezonu. Gara sezona. Personīgie mērķi, ka gribēju būt visām spēlēm, neizdevās. Ne tikai priekšdarīt ciešanas. Mazliet man ģimenes stāvoklis ietekmēja man spēļu apmeklējumu. Gan uz izlases netiku uz Angliju, arī izlases mājspēles, gan mājspēles, gan izbraukums palaidu. Nav zelta sezona, ko es varbūt vēlējos. Esmu apmierināts ar sniegumu komandas. Mēs cīnāmies, mēs esam gājuši bišķi uz augšu. Redzams, ka arī pārējie ir spēruši soli, tad mēs to pussolītu paspēruši uz priekšu. Ir labi. Tad tas ir Edmunds. Edmunds, tev ir jāizvēlās viens, kurš iegūs Lego. Viss. Viņš izvilka Emīlija Ilga. Ilga Emīlija. Vai Emīlija Ilga? Mazais. Ninjago un Šisel. Yes. 2-0! 58. minūte, Ventspils vienus vārdus atgūst. Ir nemaldos Kaspars Svārobs, izgājās 1-1, bet tas jau brieda. Nu ko? 2-1. Skatos. Stūris. 3-1. Linat, Kristo, neviena nav, ejam! Yes. Mēs šobrīd skatāmies. Skatos, kā iesita. Mēs atnācām uzspīvot vienkārši. Ja mēs atnācām uzspīvot, šobrīd pie diktora mikrofona ir Dāvis Sandis Strots un savos vārtos nopietni. Kā viņš tā galva iezīstīs savos? Ļoti interesanti, kā šo Dāvis Sandis Strots nokomentēja. Jā, viņam bija jāsaka, Jā, mēs atdevām Dāvim mikrofonu, jā. Sorry. Nu ko, kamēr es te biju izgājis pēc picām, tikmēr rezultāts mainījies 3-2. Mūsu labā Ventspils guva vārtus. Tas vispār baigais rokenrols laukumā un tribīnēs ir baigi forši. Palīgi žēl, ka tas beigsies. Lai gan nav žēl. Sezona tiešām bija gāra un nogurdinoša un tagad būs jāpaņem pauzīt no futbola. Bet es zinu, paies 3 nedēļas un atkal gribēsies jau trendiņus un jā. Tā tas dzīves ciklas, sezonas ciklas ir. Un šo spēli ir apmeklējuši. Es nevaru atrast savu skaitlī. Nu? Es pats saskaitīju. Pats ar savām mazajām rociņām. Saskaitīju. Šo spēli ir apmeklējuši. Pēc virslīgas standartiem. Senajiem. Labi, šito ne? Labi, tātad īsāk sakot, šo spēli ir apmeklējuši 333 unikālie skatītāji. Paldies jums! Emocijas, enerģija ļoti tāda, jo nu pat nogāza Kirkila Ventspilnieks te tribīnēs vienkārši klīs un enerģija tāda. Ļoti laba, jo spēle, kurā nevienai komandai neko nevajag no tabulas viedokļa, tikai uzvaru priekš pašcieņas, bet te kapiņš ļoti labs emocijas. Respekt džekiem, gan mūsiem, gan Ventspilniekiem. Pres! Pēdējās minūtes. Nu ko, pēdējās vēl 2 minūtes. Šautauts soļiem pa komentāriem ļoti labi. Arī Edmundam un Emīlam forši. Man šis eksperiments ir izdevies. Pēdējās sekundes līdz sezonas beigām. 10 sekundes! Jā! Apsveic sezonas beigām uzvara. Ir, Jāni, paldies par sezonu. Uzvara.
Nu, paldies par sezonu, nu! Jā, mališ. 5 spēles bez zāģiem beigās. Super atmosfēra, cilvēki vienkārši bomba. Nu, paldies par sezonu! Paldies par sezonu! PPK! Paldies! Bildi uztaisam! Paldies Soļam par satura austies, tas labi. Tas ir labs, no? Vēlreiz. Aivar, paldies par sezonu. Paldies tikai. Pārsvar par spēli. Augsts. Augsts. Džeki, paldies ikvienam par šo sezonu, kas bija kopā. Un uz pozitīvas nots, kā sarunājām, tā arī pabeidzām, ja? Tā kā Ilmāra tevi uz preseni. Un izbaudam šo atmosfēru, šīs emocijas un atceramies pirms nākamās sezonas, kādēļ mēs to darām. Ja? Jā, Džeki, paldies par visu, paldies par sezonu. Galvenais pabeidzām uz pozitīvām emocijām. Jā, jūs pie manis nākat un sakat paldies. Te jābūt otrādi. Jums paldies par sezonu. Paldies, ka līdz galam izturējām. Nebija kauns. 12 cilvēki Rēzeknē, mums 3 sēdēja aiz strīpas. Gribās, lai tas tā arī turpinās. Paldies jums par sezonu un paldies faniem. Viņi laikam tagad mani dzird tagad. Jā, Džeki, viss kopīgi. Izbaudām! Kas šeit notiek? Aivars griež nost plakātus, tā. Jūs redzējāt, viņai pārpirka par 50 eiro no iepriekšējā. Man tikai 2. Tikai 2. Bingo. Lūdzu. Tukums. Valērija. Tavs vīrs, lūdzu. Nākamais. Šīs labs plakāts. Es biju domā par to tā izstādīt, bet nu, kur mēs pēc tam izliksim tā kā? Nu, tad... Vai kāds Vēnspilnieks ir iegādājies? Protams. Viņš arī brauc uz Vēnspili otrdien. Yes! Bingo! Nu, ja mājā neredz, tad vismaz paņems bildi. Mammai Mārītu. Jā, ļoti labi. Kāds pārsteigums? Nevar būt. Nevar būt, nopietni, jā. Iemanījās vai... Jā, Roberts teica, ka viņš negrib. Es teicu, es gan gribu. Strāberts smukstop. Rezultāts nebija smuks. Jā. Aiziet! Wow, cik jūs esat daudz šeit. Karoks sarkan, baltis sarkans, vējos atraisījies skrēj. Jūs visi esat nozīmīgi mums, tā kā paldies. Paldies visiem. Paldies visiem. Liels paldies. Liels, masīvs paldies. Sen neesmu te šādi, bet neļaušos, es šoreiz darīšu prātīgi. Kā jau teicu un atkārtošos, paldies, ka jūs esat. Vai tu mīlēsi, kad man vairs nebūs 16? Kad man vairs nebūs 16. Vai kur ir jābūt, vai kur ir jābrauc, mēs vienmēr būsim. Tas ir par enerģijas apmaiņas, man liekas, jau 2. gadu stāsts, ka tas ir par prieku. Un prieks ir redzēt tik daudz priecīgus bērnus, priecīgus spēlētājus. Gribētu teikt, šis ir tikai sākums un futbols! Paldies jums! Un visi kopā! Jūs tagad redzat, varoņi karodas, o meitenes. Vēl piedodiet, man tagad ķeizaram ir jādodas, man tagad futbolam ir jādodas. Zinter? Jā. Kā tev pagāja sezona? Jo vajag daudz netika spēlēt darba dēļ, bet komandai, ja skatās, cik ir iesist un zaudēti vārti, tad it kā labi, vienīgi tā vieta nav tā, ko gribētos. Vajadzēja augstāk būt, bet labāk nekā pagājušajā. Tad būs pozitīvs nots.
Kā tu redzi vispār filozofējot Lielu un PPG nākotni tuvākos gadus? Grūti to. Es pat uz tādu jautājumu negribētu atbildēt. Nē, tu vari teikt arī, ka varbūt pa burbuli noies vienā brīdī, sastrīdēsimies visi vai arī... Turpināsies, bet kā tas attīstīsies, nezinu. Gan jau daudz labāk. Lēnām iesim uz priekšu. Roberts Červers, Komunas balsojuma rezultātā skaistāko vārtu autors šozonu. Kā jūties pēc šādas atzinības? Kā teikt, super. Kā no tās puses savs darbs ir izpildīts. Vismaz var redzēt, kā savu darbu, ko es daru, iet uz kaut kādu labumu komandas priekšā. Vismaz to, ja es atceros, ļoti labi to golu. Un, protams, pirmā uzvara sezonā. Tas bija arī brīnišķīgs moments. Un kas man ļoti patika, bija, kad iesu to golu atgriežos, gāju uzreiz pie faniem. Un, kad pacēlu savu fintu, kad lec roku augšā, visi fani uzlidoja augšā. Tas bija super, ļoti sirdī iegāja iekšā. Un atcerēšos to momentu uz visu mūžu. Pastāst vēlreiz par statistiku šozonu. Man labākā statistika no komandas. Visās ailītēs ir 0, arī minūtēs. Sezonas beigas bija grūtāk, man tur ģimenes problēmas, bet tā jau ok. Tagad vienīgais tas, ka ja mums regulāri būtu, mums galvenais jau zināt, kad ir 3, kad ir 4 vārdsargi tieši. Jo tad arī Mārim un citreiz, ka Žigavā, tad vismaz var normāli to treniņu uztaisīt. Jo tad ir tā, ka atnāc 1 vai 2, labi, nav jau vairs pirmā sezona, kad reāli es visu laiku biju viens. Mums ir, man šķiet, mēs esam pirmā komanda iespējams Latvijas futbola vēsturē, kur bija izgājis vārdsargs laukumā un bija 3 vārdsargi uz soliņa. Jā. Man šķiet. Jā. Es nezinu, vai vēl kādreiz tā. Man liekas, tā nav bijis. Tas bija, Reizekne. Tagad mēs sēdējām, mēs ar Maiki ap 2 vēl sēdējām, mēs vēl smējāmies, ka mums Žiga atnesa soliņu speciāli priekš mums. Noņēma šitiem te nestoju puikām. Tur ir kaut kāds spilgtākais moments, kaut kāds, kas tev palicies? No šitās sezonas? Jā, tā. Mums, zini kā, godīgi pateikšu, ir īsumā. Tad, kad bija tā spēle, es neatceros, kur tā bija spēle, ka mēs starplaikā es, Salohu un Helmis šitiem te no akadēmijas bērniem. Pendeles ķērām. Tas bija jauki. Tas bija, godīgi sakot, tas priekš mums, man liekas, bija kaut kas crazy, tāpēc, ka mēs jau neesam raduši ar viņiem ir tās mazākās bumbas, ka tu reāli, tu nespēji nemaz koncentrēties, jo tu neesi pieredzi, tu jau nezini, kā tas bērns uzsitīs, kurā mirklī ar ko, un cik viņš labs vai nav labs un tā tālāk. No pieaugušā jau tu gaidi savādāk, no bērna tu neko negaidi, tu nezini, ko viņš var izdarīt. Bet tas īsumā ir highlights, jo tas man nebija nācies no tik maziem ķert. Tas tā diezgan tā forši. Citur, man liekas, nav tāda opcija bijusi. Jāsaka tā. Kā tev sezona vispār? Ļoti slikti. Ļoti slikti? Pussezona pagāja bez manis, tāpēc tāds slikts rezultāts. Priekš mani vispār ļoti slikts sezonas. Man nepatīk, tāda pēcsajūta ļoti bēdīgais, var tā teikt, ne? Kas nav lietas kursā, tad Nikitam bija trauma virslīgas spēlē, Latvijas kausa spēlē pret virslīgas komandu klubu Daugavpili. Jā. Bija operācija. Jā. Plisa krusteniska saite, 2 meniski. Ko ārsts saka? Atgriezīsies laukumā? Jā, viņš teica, pēc 4 mēnešiem jau var sākt skriet, pēc tam spēlēt futbolu. Ko sieva saka? Atgriezīsies? Bez komentāriem. Ko tu pats domā? Tagad bišķi bailes ir atkal sākt spēlēt, bet es domāju, ka ar laiku tās ies prom. Nē, man bija laikam jāsaka pret Daugavpili Pendelīti. Sen nebija bijis tāds moments, patīkams, iespaidīgs. Mums likām pēc pirmssezonas likās, ka būs baigi jaudīgi. Gribējās bišķi labāk. Škopu pa to pirmo spēli, kad bija tas 1 gols
protams. Par to grib. Jā, jo sezonas sākums bija jau tāds svarīgs. Mums bija diezgan daudz jauniešu šogad. Man liekas, vairāk kā kaut arī pagājušajā gadā pirmā sezona un tā, bet daudz jaunie bija. Tīri labi, man liekas, vismaz nepazūd tas treniņa apmeklējums. Man liekas, nereiz nebija tā, ka pagājušajā gadā tur ar tevi aizbraucām, ka tur neviens negrib trenēties, maz cilvēku un tā, bet vismaz to mēs saglabājām. Kā tev liekas, kādai Līvam PPK nākotnē? Tur ir, es domāju, divi ceļi, vai nu līdz galam un profesionāli, jo, kā jau citās sarunās minējis, apvienot to visu foršo alus pasākumu un atmosfēru ar profesionālu klubu un virslīgu. Baigi grūti, manuprāt, būs, tāpēc tur, es domāju, vai mēs turpinām šitā te līdzīgi, vai arī mēs ejam all-in un tiekam virslīgā un esam profesionāls klubs. Abi varianti labi. Sevi es nezinu, es teiktu vidēji. Bet komanda, man liekas, kopumā, nezinu, man liekas pozitīvi. Ir tīpaši tas, ka mums nebija tik daudz RTU šogad, man liekas, tas parāda jau, ka ir kaut kas mainījies un varbūt labāk palicis. Bet jā, es nezinu, man tieši tas komandas faktors bija tas, ka vēc nāca bieži vien. Man likās tas kolektīvs foršs un tas, kā tas viss vienmēr notikās, bija. Visi tie treniņi bija pozitīvi pieredzi. Jā, visi tie treniņi bija pozitīvi pieredzi un man vienmēr, ja man bija tas vakars brīvs, es vienmēr to treniņu tur aizliku un tas bez šaubām. Tas komandas faktors bija tas, kas mani dabūjuši to treniņu, tas, ko es droši vērtēju visaugstāk. Man patikās tā kausa spēle Salas Filija. Man liekas, tas bija tāds, tas thriller, tas elements tur un tas, ka tur viss notika pēdējā brīdī un ka mēs tur izrāvāmies, man liekas, tas bija arī, tas arī to komandu saliedēja. Tas bija tāds, nezinu, nebija tik interesants spēle, man liekas, bijusi ļoti ilgi pašam pēdējā laikā, tas liekas tāds, jā. Kā tu vispār jūties Līva un PPK komandā? Labi, manuprāt, kā es jūtos. Tā, kad mēs spēlējām Saldu un tas viss notika un beidzās viss un apvienojāmies PPK pusi ar Līva pusi, es jūtos kā mājās, tāpat kā es jūtos Saldos. Es jūtos pieņemts, es jūtos mīlēts, cienīts, respektēts. Lai gan atnākot uz šo komandu pagājušajā gadā, man priekšā bija uzbrucēji, mēs bijām Kurtišs, Jaudzems. Un tajā vecumā, kad es spēlēju Valmieras dublieros, man tie uzvārdi likās, wow, viņš spēlēja virslīgā Jaudzems Valmierā. Ka es spēlēju dublieros. Kurtišs tur iesita pokeru Ventspilī, virslīgā bija, man liekas, viena spēle. Un tu dzirdi tos uzvārdus, saproti to, ka tev nav iespēja vispār spēlēt pamatā. Un tā viss sagriezās, jā, ka beigās nospēlēja pagājušo gadu visu sezonu, šogad visu sezonu. Paldies Dievam bez traumām, smagām, neskaitot Smiltenes spēli. Tā kā es vērtētu, jā, man ļoti, ļoti patīk, es te palikšu. Mēs jau smējāmies, dabūju 50 spēļu, to te kausu, vēl 20 sezonas, un būs 1000 spēles. Jā, tā kā es gribu, jā, 20 sezonas vēl. 42 gadi, Ilmāram ir cik? Arī 42. Redz, 42 gados, kā Ilmārs beigšu ar 1000 spēlēm. Un cerams, ka bez dzeltenajām. Beidzot izbaudīju futbolu no tribīņu puses. Un tur, es teiktu, ir arī diezgan jautri. Tāpēc sezona ļoti pozitīva. Tādā ziņā man patīk. Man ļoti patīk. Varēja vēlāk spēli ierasties, varēja atpūsties spēles laikā, varēja pastīties, kā čaļi mocās brīžiem. Pēc spēles tajā pašā laikā varēja papriecāties ar komandu. Tā kā man viss pietika, man bija perfekti, es teiktu. Kā jums sezona? Man patika. Tā bija labāk nekā iepriekšējā un sabalansētāk. Bija super brīži, nebija baigot tādu. Mums nebija baigais kā saka. Bija. Kurā brīdī? Kurā brīdī? Bija brīži, kad bija ka nevarēja savākt spēlētāju. Jā, ilūkstē, mēs nedabājām. Mums bija brauca visi, kas kustās.
Sezonas sākums bija tāds lēni, mēs tur tā grāni atstās uzvarēt. Nē, bet ko tas, ko es varu pateikt, ir tas, ka katra sezona ir labāk no visa. Ja tu saki, jā, tad tas nedaudz bija tas Downs, bija brīdī, tas ilūks spēle, kur mēs vācām spēlētājus, mums bija 2 cilvēku uz mājas, no tiem viens vārds, kas man liekas, 2 bija uz mājas, kur mums redās doma, ka vajag vārdsargam. Tur, kur traumēts arī bija, tā kā mēs rakstām rakstījām daudz spēlētājus vienkārši, lai būtu, jo, un saka, netika cilvēki, tā kā, bet kopsumā, man liekas, Zolīdi, mēs bijām cieši, ja neskaitām pret Albertu to spēli, mēs 4-0. Es neskatu to spēli arī pret Jā, Pakalnis tev vēl ladoši nav. Un Ogri, tā kā Ogrē, kur mums viņi paņēma priekšā, kā maz neliekas. Ar kontakļiem spēlējot. Rīgi jau arī, to es nebiju. Tas arī bija iespējīgi, bet kopsumā... Skaidrs beigās savācās, bet... 3 spēles bija tādas, ka mēs bezcerīgi bet globāli bija ok. Nika Dadzīta, mūsu fizioterapeits. Pareizi pateicu? Pareizi. Kā tev sezona? Sākumā man likās bezcerīgi, bet pēc tam kaut kādā brīdī man likās, es jau biju iekšā sezonā un man jau gribējās spēlēt nākt, jo man gribēja zināt, kas notiks. Bezcerīgi rezultātu ziņā vai traumu ziņā un vispār fiziskās sagatavotības spēlētāji? Es teiktu rezultātu. Traumu ziņā nebija tik traki īstenībā. Jāsaka īstenībā, ka nebija baigi lielās traumas. Sezonas sākumā bija trauma, bet tā bija, man liekas, manā 2. vai 3. spēle. Tad bija lielās traumas, bet tā viss pārējo laiku, nekas tāds nav noticis. No 1 līdz 10, kādu atzīmi piedot mūsu komandas fiziskajai sagatavotībai? Lai ir vienmēr vieta, kur izaugt, bet es teiktu 6. Nav tā kā super labi, bet es teiktu, sezonas sākumā ir ok, bet sezonas beigās jau pietrūkst pulveres, tāpēc Pēdējais jautājums, tu labi jūties Līvuma PPK komandā? Yes. Es varu teikt viennozīmīgi, ka Līvuma PPK kā futbola klubs, jeb komanda, tā ir noteikti vislabākā komanda, kas esmu strādājusi. Ļoti laba gaisotne. tā kā visi cieņi cepur nost, bet man kā fizioterapeitam arī ir iedod tādu, ka, es saku, ja sezonas sākumā man bija tāds futbols kā futbols, tu nāc uz darbu, tad beigās jau man bija tā sajūta, ka tā kā es nāku, tāpēc, ka man gribas arī redzēt un būt klāt tiem saviem spēlētājiem. Tāpēc arī sāku braukt uz izbraukumu spēlēm. Jā. Ievilkāt mani.